man rutīna pirms sacensībām īsti, kā īstam sportistam, tāds, nu, kur iesildīšanās 5 reizes tur apgriezies ap savu asti, tāda īsti nav. Bet man ir iekšējs, kāpēc es esmu šeit? Kāpēc? Dievs stāv klāt, ko esmu atkal uz ko pieteikusies. Un es ceru uz to labāko vienmēr. Jā, kā es sāku, man liekas, tas bija kāds pāri 10 gadus iepriekš. Es gāju vēl skolā, pamatskolā, un mēs ar draudzeni sapratām to, ka mums gribas kaut ko darīt pēc skolas, kaut kā pavadīt brīvo laiku. Un mēs izmēģinājām daudz dažādus hobijus, kur tai skaitā bija ar keramikas pulciņš, glezniecība, šaušana. Es vēl apsvēru turisma sports vai kaut kā tā viņu sauca, kur tā kā klinšu kāpšana. Bet mēs izlēmām, pamēģināsim orientēšanās Rīgas skolēnu pilī. Aizgājām, tur bija treneri Ieva Šuste, un tad viņa, tā teikt, mūs paņēmam. Jā, esam gatavi. Tad mēs ieslēdzam, lai viņš pa gaisu, un tad pārbaudām, vai pa gaisu viņš reaģē. Tā. Pirmais punkts - pakalniņa augšpusē pirms grēda, pirms liela kalna. Okay. Mana pārliecība ir tur tajā kalniņā augšā. Es varu skriet. Vienkārši augšā visticamāk apmaldīšos, bet...
tur ir viena karte no Šmērļa meža, kas bija pirmais mežs, kurā mani ielaida kā jaunu orientieristu. Mēs bijām ar draudzeni, un mums teica, ka jābūt droši, jāpaņem kaut kāds maciņš, kur to kārti ielikt un tā, jo pieredzējuši saka, ka tur var kaut kas notikt, un mums bija tāds, kas pa maciņu, kas mēs esam parastie cilvēki. Mēs aizskrējām ar plikām kartēm, ieskrējām mežā, un kaut kādas pusstundu vēlāk sāka gāzt lietus ar pērkonu un ar zibenu. Mēs slēpjamies kā vistipiskākie muļķi pie koka. Un karte manās rokās, mana karte vienkārši izšķīda. Jā, un tad bet draudzenei viņa bija paspējusi pavāst sev zem jakas kārtu, mums bija rezervas karte, kad tā teikt, kad beidzās lietus, bet tā pati arī bija jau pamirkus, un tad mēs gājām pie svešiniekiem prasīt, kur mēs esam. Mēs kādas 2 stundas gājām caur mežu meklējām. Bet labi, Šmērļa mežs nav tik traks, kā apmaldīties, kā kaut kādā Latgalē vai kaut kur plašumos. Vai man patīk tas būt tāds? Pirmais instinkts būtu teikt nē, bet teicu, ka sarežģīti, un katru reizi tu ieskrēji mežā, domāju, vārds nekādi. Tu esi paklupis, tu esi nomaucies, tu esi netīrs, slapš, izmircis augsts. Tu nodomā nekad vairs. Un kaut kā pēc nedēļas tu attopies tāpat atkal mežā. Bet teorētiski laikam jau patīk. Un lai arī kā tu esi izfigurējis, lai arī cik jauns tu esi, tu skrien pa taisno, tu apskrien vienu onku, un pēc minūtes kaut kādā veidā, jo tu apmaldījies, tas onka vienkārši tā mierīgi garām tev paiet. Jā, laikam jau tomēr patīk. Katru reizi ir tāds naids, bet beigās tomēr atgriežos mežā. Orientēšanās ir tāds interesants sports, un man liekas dažbrīd, ka cilvēki, kas ar to nodarbojas brīvprātīgi, ir tādi kā mazohisti nedaudz, jo tam, kam tu izēji cauri tomēr esotajā mežā, ir cilvēki, kurus esmu redzējusi, ka ir ar pārsistām pierēm nākuši ārā. Esmu redzējusi, ka cilvēki Rogainīgā vienā, ka cilvēks ar roku laikam salauz vai kaut kas tāds nāca, iesietu, bet dabūja pirmo vietu, tā kā ar apņēmību. Bet pats tas sports ir, ka pašā pamatā ir, ka tu ieeji mežā, tev ir karte, ir tavas smadzenes un atrodi ceļu.